Tagad, kad apmānīju sev, kad nedzēru, ja es 2 gadus, jā, nu, ķipa man, kad Latvijā jau biju, jau man pārdaudzīja galva, ja 3 vietās šūs salika, ja, jau pēdējā stadijā es tur biju nodzēries līdz kliņķim, nu, tad es beidzot, nu, tas tā psiholoģiskā kodēšana, kas bija, ja es iekodējos tur Dzelzceļnieku slimnīcā, ja, un pēc tam aizbraucu projām uz Lielbritāniju, bet, nu, kur tu aizmuks no seviem, ja, nu, sākās, nu, kaut kas visu laiku pietrūka, laimes te nav iekšā, ja, un sāku lietot visādas ekstaziju un koku un amfetamīnu un visus tos mēslus, ja. Un tādā pa bišķiņam, vairāk, un reāli sākumā tas viss tā kā vienkārši katru piekdienu, pēc tam es jau jūtu, jau sestdienu, svētdienu jau, un citreiz jau pilnīgākais bezspēkā gultā no tā vitamīna, ja. Tu nevari nepiecelties, tas sviedri nāk, ja tu esi tādā stadijā, kad, nu, tev jāiet uz darbu, bet tev nav vispār spēku, tu nevari piecelties. Bet labi, tas bija sīkums. Nu, un tad man dzīvē vienkārši piespēlēja to situāciju, kad man vienkārši sāka zobi, ja man bija jau ielaist tik tālu, ja, kad, nu, sāpēs. Es vēl ekstazī dzēru pa virs, lai man vienkārši, lai nebūtu pa sienām jārāpā, ja. Kad aizgāju pie tā zobārsta, man noveicās, man vienkārši tur bija Ziemassvētku diena, nākušā diena, un man tur vispār jāpierakstās. Man pieņēma tie indieši, ja, un tad man vienā reizē vienkārši 7 zobus izrāva, ja, un tas asins izgāja ārā, gāzās pa muti, un viss bija ielaists, ja, kāds organismās, nu viss tur jau bija, jo zobi, tas ir galvenais mūsu rādītājs, tas ir, kas notiek ar orgāniem, ja, kad zobi sāp, tas ir ne tikai par zobiem, tas ir vienkārši katrs zobs ir piesaistīts kaut kādam orgānam. Man viss iekšs jau bija tur noķimizēts, es vienkārši nesaprotu. Ne? Kad es atceros, man tas vienkārši, bet, nu, skatoties cilvēki, vienkārši domājot, kas jaunie, kas sāk, jo tāpēc, ka, nu, tas viss reāli tā ir, un es tā atbraucu, un es tā padomāju un paskaitīju, ja, cik daudz es jau vairs savu vecumu nevaru satikt, jo tāpēc, ka viss ir jau tur kaut kur no visām šitām te lietiņām. Tā kā domājat, ja, ne, tos jau mēs neredzam tos dzīves stāstus, bet no realitāte, kāda viņi ir, viss sākās no pa maziņam. Beigās ir. Tas tur ne tikai ģimenes un darbi pazūd un viss, bet, nu, cilvēkam vienkārši ir jāsaprot, kad mēs esam priekš šī pasaulē, priekš kaut kā cita, ja, un kad tu saproti, kas tu esi, ja, un kādēļ tu esi šeit, arī daudz kas mainās dzīvē, bet, nu, pie tā ir ar maziem soļiem jānonāk. Jā, un vienreiz man bija jau tāda stadija, jau, kad, nu kā, nu es vēl dzīvoju ar savu sievu kopā un viss, bet tad tu iedomājieties, arī es jau, nu, nedzēru vairāk tā kā agrāk, bet lēnāk garāk, ka mums bišķiņ jau viss aizgāja ne tā kā vajag, ja, un es sāku, nu kā saka, tu neesi dvēselē laimīgs, tev jau tu lēnāk garāk meklē atkal, un vajagos pa bišķiņiem, un vēlāk jau atkal vairāk, un es vēl bārā strādāju, visi tev patstāvīgi pērk un liek pa brīvu, vienam dzimeni, vienam precās, otrs nomirst, trešais, nu katru reizi kaut kas, viņi jau nāk tur vienreiz vai 2 reizes nedēļā, jā, tu esi tur vienmēr, jā, un tad patstāvīgi šitā, un ar vienu, ar otru un trešu, un tu lēnā garā, pats nejūt, kā tu ievelcies atkal tenī visā. Un tad bija tāda situācijas jau, ka noķēra, ka man jau ir sākās tas process, iedomājieties, es aizēju gulēt, jā, un rīt es izrādu, es vienkārši jau nezināju, ka toloti jāiet, ja, es tur patās, kur bija pamodos istabā, jau nokārtojos. Tad jūs iedomājaties, kā cilvēks vienkārši akal. Viņš, nu, tā ir degradācija, tā ir pēdējā degradācija tiem, kam ir problēmas ar to, ja, nu, ne jau visi māk iedzert tur 2 vīna glāzes vai pāris aliņas, un ir dažādas kategorijas, runāju par tiem cilvēkiem, kam ir atkarība uz to, un tur reāli tā ir emocionāliem cilvēkiem, tā ir liela problēma.